Latvijā nav nevienas vērā ņemamas politiskas partijas, kur aizstāvētu to cilvēku intereses, kuri atrodas uz sociālo kāpņu zemākajiem pakāpieniem, uzskata kustības 13. janvāris līderis Vladimirs Lindermans. Viņa prāt tādu ir daudz, aptuveni ceturtā daļa sabiedrības dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Lindermans skaidro, ka viņš varētu būt šo cilvēku līderis. Я просто легко себя чувствую в кругу, вот в любом. Es pietiekami brīvi jūtos jebkurā sabiedrībā. Piemēram, cietumā. Var aizbraukt arī uz Maskavas Forštatu uzstāties. Es labi jūtos starp cilvēkiem, kuri pieskaitām pie sabiedrības pašiem zemākajiem slāņiem. Man šķiet, arī šie cilvēki labi pret mani izturas. Viņi saprot, ka esmu savējais. Esmu pārliecināts, varu būt šo cilvēku līderis. Я могу быть лидером таких людей. Вот что в чем я уверен. Kādreiz aktīvās nacionāla bolševiku kustības līderis Lindermans tagad sevi dēvē par rietumu parauga sociālistu. Viņš saka, ka priekšstats par viņu kā par kaislīgu padomju savienības komunistiskās iekārtas aizstāvi esot maldīgs. Я социалист, но я социалист не... Es neesmu sociālists tādā izpratnē, ka aicinu ņemt par pamatu padomju sistēmu. Es uzskatu, lielākajā daļā Eiropas šobrīd valda sociālisms. Es bieži viesojos Somijā un uzskatu šo valsti par sociālistisku. Tur valda tāds sociālisms, kāda es to iedomājos. Jēga slēpjas valsts attieksmē pret saviem pilsoņiem. Bija tāda padomju laiku dziesma. Mums pie galda neviens nav lieks. Lūk, galvenais sociālisma princips manā izpratnē. Гражданам и жителям своей страны власти. Он заключается, вот была такая песня советская, «За столом никто у нас не лишний». Latvijā labējo partiju slavinātais mežonīgais kapitālisms būtu jāizstāj ar šo mūsdienu sociālismu, saka Lindermans. Социализм на сегодняшний день вот такой, он дает... Mūsdienu sociālisms sekmē ekonomisko attīstību, jo tas padara katru cilvēku par patērētāju. Ekonomika dzīvo, jo nauda no augšas nonāk arī līdz apakšai. Latvijā pie varas ir tā dēvētie neoliberāļi, kas uzņēmuši kursu uz mežonīgo kapitālismu. Šī pieeja vairs nekur Eiropā nestrādā, un man tā nav pieņemama. И практически сейчас очень мало где в Европе такая система работает. Lindermans ir apņēmības pilns panākt savas partijas 13. janvāris reģistrāciju. Uzņēmuma reģistrs līdz šim atteicies to reģistrēt, jo iesniegtie dokumenti neatbilda likuma prasībām un par iespējumu dokumentu viltošanu ir ierosināta lieta drošības policijā. Šo varas iestāžu rīcību Lindermans sauc par birokrātiskām spēlītēm, norādot, ka vara apzināti liek šķēršļus viņa politiskajai darbībai. Padomju Savienībā mani tieši tāpat valkāja uz VDK, kā tagad uz drošības policiju, bet tie cilvēki, kas tagad viskaļāk klaigā pret Padomju Savienību, tolaik bija aktīvākie stukači. Lindermans nekad nesot aicinājis vardarbīgā veidā gāzt Latvijā pastāvošo iekārtu. Šādi apgalvojumi radušies tādēļ, ka cilvēki jauc jēdzienus vara un valsts, saka politiskais aktīvists. Latvijā, tāpat kā daudzās citās postpadomju valstīs, bieži vien tiek vilktas vienādības zīmes starp tādiem jēdzieniem kā valsts un vara. To dara gan ierēģi, gan vienkāršie cilvēki. Ļoti daudz cilvēku uzskata, valdības kritika, tā ir arī valsts kritika. Lindermans apgalvo, ka viņš esot šai valstī lojāls pilsonis. Viņš varot būt skarbs izteicienos pret valdošajiem politiķiem, bet ne pret valsti. Я не люблю таких высокопарных слов. Man nepatīk tādi izteikumi, kā teiksim, es mīlu šo valsti vai esmu patriots. Es teikšu tā, esmu lojāls šai valstī. Nekādas labākas reālas alternatīvas tai nav. Ничего, в настоящий момент ничего лучшего, и ничего реального нет. Kustības 13. janvāris līderis vēlas panākt savas partijas oficiālu reģistrāciju, lai piedalītos šogad gaidāmajās Saeimas vēlēšanās. Pēc Lindermana aplēsēm viņa organizācijā šobrīd ir ap 300 biedru.